Paldies liels! Viena minūte aiziet. Nu tad, Rihard, šogad sāksim 28. meistarsacīkstes. Tu pēc brīža sākat izsildīšanās. Citai būs arī himna. Jā, tieši tā. Tu šogad pats nespēlē? Labs joks. Šogad spēlēšu, jā, 2. maiņā, tas ir rīt, 4. maiņā, kas ir 4. Izdomāju spēlēt, nespēlēt, jo parasti man patīk pavērot 1. maiņu pašam un tad pēc tam sākot 2. maiņu jau iet cīņā jau arī. Tā kā pagaidām himna. Mēs paslūgam 28. Latvijas meistarsacīkstes par atklātiem un visiem jums aplausi. Lieli aplausi. Pirmās 10 minūtes, kā sākušās 1. maiņa, šis brīdis, kad spēlētājs sāk. Varbūt kāds nē, parasti jā. Pēc tiešā ir 16 spēles kvalifikācijā. Pēc kuras top 8 vīrieši, top 6 sievietes tiks tālāk. Cīnīties par titulu, čempionu kausu. Agaidām mums, kad ir arī B grupa, protams. Tāpēc cīnīsimies visi, protams, un visiem veiksmi. Tas ir tas pats galvenais, laba spēle. Dmitri, ko tu šodien trenē? Šodien Ginčiku un Viku pamēģināšu kaut ko varbūt palīdzēt. Nu, paskatīs. Tas tā sagadījās, ka viņi uz vienu celiņu? Tas sanāca. Interesanti. Paskatīs. Tu pats šogad spēlēsi, nespēlēsi? Jā, spēlēšu rītdien. Rītdien un ceturtdien. Tev tituls jāizstāv. Jā, pamēģināt vajag. Kā sanāks tam. Paskatīs.
Ķulinam interesanta kombinācija palika pēc pirmā metiena. Paskatīsim, vai viņam izdosies aizvērt. Mārtiņš Vilnis kā metā ir. Šākars var ļaut bumbu priekš sevis. Mārtiņ, man šķiet, ka tev pirmajā spēlē neviens nepārspēs. Cik es pa zāli staigāju, nebija nevienam tik rezultātīva spēle kā tev. Tā ir tikai pirmā spēle. Bet es iziešu caur zāli, ja paskatīšos, kā tur ir. Bet ļoti labi nospēlē. Paldies. Elvijas Dimpers arī mums taisa brīnums. Un Elvijas Dimpers ir pārspējis Mārtiņu Vilni pirmajā spēlē. Pa 4 punktiem. Elvija, tikko slavēja Mārtiņu par labu spēli, tagad paslavēšu tev, jo tu esi viņas pirmo vietu šobrīd zālē. Vismaz vienreiz. Nu, un kontrastā mums ir Pēters, kurš pirmajā spēlē uzmet 147. Visu favorīts. Vispār Bowling LV nobalsoja par tevi, ka tu vinēsi čempionātu. Nopietni? Bet tu pirmajā spēlē uzmet 147. Tad es pirmajā spēlē vinnēju čempionātu. Nu, diemžēl. Nē, ir labi. Es vismaz līdz 10. iegļus aizvēju. Ļoti labi. Tavs draugs Elvijas Dimpers šobrīd pirmajā vietā 235. Kāds draugs šodien ienaidnieks? Šodien ienaidnieks. Nē, nu malacis, prieks par viņu. Es tikai priecājos. Man tālāk būs jāķer klāt.
Jo, nu, katrā galā spēlēsies pavisam savādāk. Es nezinu, kā būs tajā galā. Es tūlīņās iešu uz viņu celiņiem. Varbūt, ka tur ir tiešām pašā. Es to nezinu. Tā, Rihard, kā mēs jūtamies pēc pirmās spēles? Diezgan labi izdeja. Redzējāmies, nu teikt tā, vidēji daudz straikus. Varbūt ne tik daudz, kā Spartak gribētu. Diezgan daudz bija kļūdiņas, vairāk splitu kļūdas. Tieši, ko novērojuši šī galā būdams. Redzam to, ka tagad spēlētāji sevi ļoti pārliecināti, zina, ko dara, zina, kur spēlē, zina, ar ko spēlē. Daži vēl meklējas. Daži vēl grib atrast savu to īsto. Jā, bija ļoti mazi 200 pāri rezultāti īstenībā, bet tā ir pirmā spēle, viss iesildās, viss vēl tikai sāksies. Vēl neko pagaidām grūti izspriest, jo vēl Spartak sāk, teiksim, tam iekarst un iesalt, jā. Bet, ko redzēju vēl viss, Udot Inters ļoti labs sākums. Varbūt man netika kritiski, kā es domāju, Litāni spēlēt šis programmas, bet viņam tas izdevies pirmajā spēlē. Tas ir, ka viņš to spēles arī turēt tālāk. Jā, nu, protams, mani puikas, man liekas, cenšas, jā. Kā taviem puikām? Atrodams 176, parādams 115, pirmais čempionāts. Ir jūtams satraukums, bet viņi ar to sāk jau tikt galā. Tā kā viss kārtībā, vēl ir tiešām daudz spēles priekšā, un man liekas, ka viņi šeit kā viņi spēlē, un būs kārtībā. Iestāja spēle uz augšu, tā kā viss kārtībā. Labi, kādi mēs spēlējam? Varam teikt Pēters cimdiņu streiks. Varam tālāk, paldies. Pēters veids aizver kaut ko. Tieši tā. Vai 3 disnīgs nevar stāvēt pēc pirmās spēles? Ar to Pēters beidz iet uz 300, bet joprojām uzveicami. 4 straiki pēc kārtas. Viņš jau ir ticis pār pusrezultātiem. Kāds bija iepriekšējā spēlē? Tur par dublikiem izēja. Pēters tuvojas 10. trēnam, viņš aizvers 9. Viņš aizver 9. frēmu, un viņam rezultāts šobrīd ir 194. Pēters aizvēra pirmo metienu 10. frēmā, 14. Pilnīgs kontrasts no tā, ko viņš darīja pirmajā spēlē. Varbūt tiešām šis ir tas celiņš, kur labāk iet, jo Elvijas arī man šķiet, un šitā celiņa tieši met. Varētu būt 6-7, bet, nu, kā viņš teica, varbūt zāles vidū kaut kas cits ceļā mainās. Vai arī viņš pielāgojas? Skatāmies. Vienkārši straiks. Un tikai 232. Pēter, tomēr saņēmies, vai tomēr šeit eļļa savādāk? Te ir savādāk. Vienkārši labāk rit nebija splita. Nu, izejot cauri zālē, skaties visu rezultātiem. Izsās, ka Pēters ir paņēmis otro spēli, jo nevienam citam nav tik augsts rezultāts kā Pēterim. 232 Pēterim. Joprojām nav Elvija rekords 35. Vēl 6 spēles priekšā. Malac.
trešā spēle. Šobrīd rezultāti visiem ļoti raibi ir uz ekrāniem skatoties. Karals mums ir uzmetis 210 iepriekšējā spēlē malicis, un šajā spēlē viņš sāk arī ar 3 straiku sēriju. Mārtiņš Vilnis ir pazaudējis sevi uz šī celiņa. Viņš šobrīd ir 2. vietā pēc kopējā rezultāta, bet šobrīd viņam ir grūti. Tāds pats stāsts arī ar Pēteri. Viņš ir atkal sācis mest klikus kā pirmajā spēlē. Vai viņš aizvērs? Julianam Sockim ļoti labi iet uz šī ceļa. Un Ins Krievkalns ir iegājis arī 200 klubā. Krievkalns taisās 3. spēlē uztaisīt rekordu. Nav straiks, bet rezultāts man šķiet augstākais šodien. 257. Int, labi spēle, šodienas rekords. Nu, kamēr atrada vietu un bumbu. Tā baigi grūti. Apsveicam. Tā, Rihard, redzējām ļoti labu spēli no tava audzēkņa, Artūra. Cik ilgi jau trenē viņu? Mēs trenējamies jau gadu un mazliet vairāk. Gadu mēnesi. Viņš ir divroks spēlētājs. Jā, un tā kā viens no maniem teikšu tā, ļoti labiem audzēkņiem. Pirmais čempionāts, kas bija minējis, un pagaidām iet diezgan ok. Bijuši 3 spēles, otrā mazliet tā neveiksmīgāka, bet tagad dabūns atpakaļ. Gribās, lai vēl aiziet vēl kādu mazliet spēle, un tā būs viss ideāli. Tā kā ir pozitīvi. Vienīgi, kas viņš pagaidām pārsteidz to, ka varbūt nav tās augstās partijas, kā es biju domājis, tās augstās, bet tikai pagaida 3 spēles. Kas ir runājot par tiem audzēkņiem, galvenās partijas? Nu, domāju, audzēkņiem es būtu domāju, ka bišķi augstāk mazliet, bet arī par pāriem spēlētājiem. Nu, skaties, Ins Krievkalns 257. spēlē. Es atvainojos, jā, es ņemu savus vārdus atpakaļ, jā. Jā, tas ir tāds pārsteidzošs žurnalis. Man gan interesē, ar ko Julians Visockis spēja. Viņam bija... Nemaldos ar kaut kādā 240, jo viņam Destafrēmā bija 9, pēc vairākas laiku sērijas pirmais metiens. Bet arī ļoti labi viņš izstāsta šodien, ļoti labā formā, un viņš turēs viņu. Jo ja viņš turēs, tad viss izdosies. Pagāja 3 spēles, vēl 5 spēles priekšā. Jā, tas vēl daudz. Paldies, daudz. Nu,
tā šobrīd izskata rezultāti pēc 3 spēlēm. Elvijas joprojām turās augšā, Mārtiņš viņam seko ļoti tuvu. Inns ir pierādējis klāt. Inns arī labi spēlē, Julian mēs vidējām spēli. Un tagad daļai līdz galam. Nu, daudz, ko mēs te palaižam garām īstenībā. Sievietēs Viktorija Armaloviča šobrīd pirmajā vietā. Viņai nav šodien kam zaudēt, nav konkurences. Nezinu, vai tas ir labi vai slikti. Bet visas nākamās konkurentes redzēs, kas viņām jāpārspēlē tik pirmajā vietā. Motivācijai. Nu, un visu mīļais Pēters Cīniņš mums ir šobrīd 11. B grupā pagaidām sēžu. Nevar sev atrast. Bet viss par bowlingu LV aptaujā viņš bija izvēlēts kā šī gada čempions. Varbūt pat līdz finālam netiks. Valdis ir pārkāpts 200 arī. Varētu būt šīs spēles rekords. Joprojām ir 4. spēle. Valdis veids 208. Apsveicam. Paldies. Ļoti labi sakta. Krapcovam šobrīd būtu veselīgi nobeigt ar 3 straiku sērijas. 3 straiku nav, bet arī 140. Mārtiņš Vilnis joprojām cīnās par top vietām. Pēc šodienas būs vēl viena maiņa, kuru spēlēs. Vēlreiz būs jāspēlē un vēlreiz tā maiņa spēlēs. Tās mēs diemžēl neredzēsim, jo tiek tikai šodien. Mārtiņš Vilnis 180. Pēc 4 spēlēm. Ko tu esi sapratis? Kopumā. Es ņemu vērā to, ka spēlētāji spēlē ar ļoti augstu stabilitāti. Tāpēc, jo vēroju, protams, es Pētera spēli, Pētera Ciciņa spēli, šodien arī viens no potenciāliem favorītiem. Pirmā spēle netika laba, otrā spēle ļoti laba, trešā spēle nelaba, ceturtā spēle laba. Tā kā es saku, tā ir tā saucamā stabilitāte, kas man bišķīt pārsteidz un varbūt bišķīt rada tāds interesants sajūts par to, kā ies man pašam arī tā, jo var redzēt to, ka spēlētājiem ir grūti tikt galā ar celiņiem. Bet, kā es teicu, ir nospēlētajā puse, tā kā vēl tikpat daudz priekšā un vēl viss var mainīties. Pagaidām ir tā, varbūt kā es nebiju domājis, bet ir kā ir. Tā kā vēl ir viss priekšā. Paldies. Jā, ir
manām tikai daži spēlētāji, kur stabili spēja nospēlēt savus rezultātus, ir tā, ka kāds izbliež pa 257 nošāva, un tagad viņš nošāva zem 200. Tieši tā. Ir daži spēlētāji, kuri tur savu stabilitāti, ir redzami stabilā, kad Elvijs vienīgais, ka pagaidām ir 200 pāri, tā kā malāts Elvijs, ka viņš tur tos 200, jo nesaskot ir viegli, kaut arī krīt dažiem labi tie ķekļi, jā. Ir interesanti pavērot tieši šodien spēli un labi, kad es šodien nespēlēju. Pastāst man vairāk par to kopējo formātu. Cik es saprotu, ir divas mājiņas, kas spēlē. Šodien spēlējam uz īsās garās ejas, kas mums spēlē. Šodien spēlējam pirmo mājiņu uz īsās ejas programmas. Rītā mēs spēlēsim otro mājiņu, kas spēlēs vēl atlikušie 8 man šķiet bija. 8 spēlētāji, jā. Izspēlēs uz īsās ejas programmas, tad ceturtdien šīs dienas spēlētāji spēlēs uz garās ejas savas otrās 8 kvalifikācijas spēles. Un pēc tam trešdien, un pēc ceturtdien spēlēsim mēs, jā. Rītdienas mājiņu. Tad sanāk, ka visus rezultātus, kur šodien un rīt un parīt un aizprīt, tad tikai saliek kopā un tad mēs tikai redzam pa īsto. Tieši tā, tad mēs varēsim pateikt, kuri būs tie top 8 spēlētāji vīriešiem un top 6 sievietēm. Pagaidām viss ir jau, teiksim tā, miglā tīts. Jā, ir sacensības tikko sākušās. Tikko sākušies, kas ir pirmā sacensības diena, kas nav skaidrs. Bet pēdējā dienā viņas būs uzreiz arī beigušās. Daudzi būs bēdīgi. Kāds būs apmierināts viens. Kāds būs pārsteigts, ka tiks tik tālu. Jā, kādam varbūt šis čempionāts būs ļoti labi pieredze, un arī varbūt pēkšņi kaut kas mistisks apstāmies nevaram zināt. Bet tāpēc esmu šeit, un arī mēs skatīsimies, kā arī visiem ir. Pēc 4 spēlēm izskatās šādi. Elvijs un Mārtiņš joprojām tur augšgalu. Pārējo jau varam redzēt paši. Pēters gandrīz ticis ir A grupā, bet jo viņam arī ir ļoti grūti. Jauniešos, mums arī jātiek uz jauniešiem. Rezultātu ziņā nav nekas iespējīgs, bet ir labi, ka tādi jaunieši mums ir Latvijā. Piedalās arī meistars sacīkstēs. Skatoties uz vidējiem rezultātiem, ļoti tuvu. 180 ir ļoti daudz. Iziesim cauri zālē, tiek jau spēle, paskatīsimies, kāda no priekšā ir splits. Tādi rezultāti šobrīd mums ir šitā celiņa. Šeit mums ir viens labs rezultatīvs spēlētājs. Kā viņa iet? Uz projām. Tagad uz malu.
izsats. 1, 2, 3, 4, 5, 6 iztraiki pēc kārtas, bet 10. freimā, diemžēl, 0. Bet rezultāts būs augsts. Pāvels nav laimīgs ar rezultātu, varēja būt labākajā, bet joprojām apsveicam. Julians ļoti grib aizvērt šo, lai dabūtu vēl papildus 10 punktus. Tur izspēlēt 226 maksimum. Ja es, nē, vairāk, kļūdos. Tur ir straiks 9. freimā. Un garāk. Проси еще что-нибудь. Pie tā arī paliekam 215. Tā, skatāmies tagad pēc 5 spēlēm rezultātus. Elvi vidējais nokritis ir zem 200, iepriekšējā spēlē jau bija virs 200. Tā, un man blakus ir Rihards, lai izanalizētu visu šo un pastāstītu man vairāk, vai tas ir labi vai slikti, ko mēs te redzam. Kāda ir kopējā? Jā, redzam, ka Elvis krītās. Es domāju, ka varbūt tas nav diezko labs rādītājs. Sanāk, paliek grūtāk spēlēt, un varbūt arī grūtāk to visu spēli arī kā korēt. Ļoti bojās arī viņam Mārtiņš Vilnis, kurš savu spēli ceļ uz augšu. Inns Ķelkons ir tuvu, pārējie varbūt bišķi tālāk, ja? Bet sākotnēji Elvis ļoti bija izvirzījies priekšā, bet tagad viņš jau cenšas turēt to spēli, nevis viņu varbūt baigi uzlabot. Vismaz vērojot viņa spēli. Par top 8, es teikšu tā pagaidām komentāru nav. Vienīgais, ko es pagaidām teicu, tas ir Pēters Cirdiņš, kas man varbūt bišķi pagaidām izbrīna, bet viņš noteikti pacels vēl uz augšu, vēl ir 3 spēles. Pārējie grūti spriest, cik viņi varbūt apzinās to eļas programmu, bet vērojot šodienas spēli, tiešām redzēja spēlētājiem tak. Viņi varbūt nevar spēlēt tik brīvi, kā viņi paši gribētu, jo, teiksim tā, mums bija oficiālā praktika, kur arī bija diezgan daudz solinājumu, un tur neizstījās pēc kaut kā šāda. Ja? Tāpēc, protams, arī temperatūra ārā viss ietekmē arī kā ir zālē, viss pārējais, bet ir diezgan grūti. Par vīriešiem kaut kā tā, īsumā sievietes šodien spēlē tikai viena, Viktorija, rītā būs vēl 8, rītā mēs zināsim bišķīt vairāk, ko pateikt arī par sievietēm, bet tā kā mēs varam paskatīties, kad viņa ir pagaidām vienīgā, kas spēlē, vidējais tieši 170. 170 vidējais priekš sieviešu konkurences, tas ir augstu, zemu, vidēji. Latvijas mēsnesacīs kontekstā vēl vairāk. Jā. Vai viņiem būtu jācenšās šodien vairāk? Es gribēju vairāk redzēt, es domāju, ka vismaz 180 vajadzētu spēlēt, es domāju, ka tas būtu tā bišķi drošāk, jo ņemot vērā to, ka ir vēl sievietes, kas Viktorija arī bišķi tā kā padzīt uz leju, bet sievietes tikai 9, kā mēs redzam, un 6 tiek tālāk, tāpēc varbūt tā konkurence nav tik liela kā vīriešiem. Tāpēc es domāju, ka vidējos 170 top 6 varēs iekļūt. Jā. Un jaunieši mums ir tikai 4 vai tur zemāk? Mums ir 5, patīsim zemāk, jā, mums ir 5 jaunieši šogad startē. Šodien spēlē 3 no viņiem. Tāpēc rītā vēl pievienosies 2. Tā kā mēs varēsim par viņiem kaut ko vairāk spriest un arī pateikt. Bet jā, tagad mums ir vēl 3 spēles priekšā, tāpēc pasīsimies, es domāju, ka mēs pēdējās spēles atnāksim vēlreiz šajien, un tad jūs pasīsim, kas ir par situāciju, lai es bišķi paturēt tādā kā mazā intrigā, un kā arī vai šie 3 spēlētāji, Elvis, Mārtiņš un Inns, spēs saglabāt savas pozīcijas, un kaut kas mainīsies pēc 2 spēlēm. Paldies! 5. spēle iet uz beigām.
toreiz neko nefilmēju. Ļoti gari parunājām ar Rikardu par rezultātiem. Tādēļ šī ir sestā spēlē līdz beigām. Paskatīsimies kopējos rezultātus tablo. Šeit ļoti augsts rezultāts ir Dāvis Šipkevičs ar to metu. Juļins ļoti jaudīgi iegriez bumbu, bet netrāpīja pareizi. Dāvis nolūs pēc 4 straikiem uz 10. freima. 193 pagaidām. Iespējams, ka tiks pār 200. Tāpat arī Juļins. Un Juļins ticis 200. Dājiem ir iespēja tikt uz 200. Pēters mums arī cīnās tikt uz 200. Viņš tiek tā cēliņa pirmais spēlētājs. Redzēt rezultātu. Paskatīsimies, kā nobeidz Dāvis. Arī Aleksandrs Juļins beidz uz 209. Dāvis iespējams, kas tur bija 4 vai 5, 6, 201. Pēters arī tik pār 200. Normunds Rabkevičs mums arī ļoti labi spēlē šajā maiņā. Visu laiku turējās top 3 no kā izskatīs. Splitu gan arī aizvot īpa neveidā, bet nevar. Pēdējais metiens, 10. frames, 6. spēlē. Un Messengers nepaķer pēdējo. 210. Tā, visai cienījumi rezultāti īsā pa visu zāli. Diemžēl baigi maz 200. Goļi. Iepriekš runājām par Viktorijas rezultātu šodien. Vienīgā sieviete, kas šodien startē šajā maiņā, un ar šo rezultātu viņš jau video pacels pār 170, un tad vēl 2 spēles priekšā, lai vispār tiktu pat augstāko rezultātu. Un ļoti labi nobeidzam. Aizvērts frames 10. 185. Jautājums. Viņš grib jautājumu. Es gribu apsveikt vienkārši ar iespējamu potenciālu līdera atgūšanas vietu, jo tu nokrit uz 2. vietu tagad aiz Mārtiņa, bet Mārtiņam šobrīd ir 120, un tu uzmet 209. Iespējams, ka tu atkal iegūtu 1. vietu. Tā, vismaz skatoties šeit no malas, tā izskatās, jo, teikšu godīgi, ar Mārtiņu vienmēr patīkam cīnīties. Man ir prieks pirmkārt, ka viņš tur līdzi. Es zinu, ka es varbūt pats varu nospēlēt, bet ko Mārtiņš dara, man tas tiešām nav saprotams, bet tāds tas bowlings, citu dienu var atnākt kāds cits un nospēlēt cits. Jā, man tā radās tāda doma. Mēs gaidām to nezināmo X-faktoru cilvēku, kurš varētu būt šī gada Latvijas čempions. Pēters izskatās, ka pēc fināliem varētu neaizvilkt ar šiem rezultātiem, kas bija vispār bowling balsojumu favorīts. Bet Mārtiņš ir ne no kurienes uzradies mums šodien vismaz, un to arī tā skaitā.
Jūs esat tie divi potenciāli X faktori cilvēki, kas varētu paņemt to čempionātu. Vai tā piekrīt, nepiekrīt? Es gribētu teikt, kvalifikāciju uzvarēt, tas ir viens. Jo, kvalifikāciju uzvarēt, es gribētu teikt, ka daudz to var. Bet tā, kad tu apzinies, ka tu esi nonācis svētdienā, un tu esi saucamais top seeds, sākas šitas. Un tu sāc darīt visādas lietas, un manuprāt, Mārtiņš ir bijis kaut kādas pāris reizes top 8 viennozīmīgi, tiekot top 8 sabrūka. Es vienreiz tiku, vienreiz uzvarēju. Vai šis būs vēl viens gads, tikai šobrīd metot ar divām rokām, eju sazinu. Es nelieku kaut kādas lielas likmes uz sevi, bet jānāk spēlēt spēles, jānospēlē vēl viena ļoti labi, tad pēc tam vēl 8 trešdien, un tad jau mēs sāksim domāt, kas un kā. Bet, protams, pēc spēlēm sazināšamies ar treneriem par to, ko īsti darīt lietas labā, lai nebūtu tik liela varbūt tie kritumi. Labi, tev vēl viena spēle priekšā. Ko vispār domā par šodienu? Par LMS pirmo dienu? Veiksmīga, neveiksmīga, kopēji organizatoriskajā procesā. Es skatos, celiņi daudz nelūst, vai vispār nelūst? Varam tiešām veikt lielu uzslavu Laurim par sagatavošanu un celiņu uzturēšanu ne tikai LMS laikā, bet arī līgas laikā, ja celiņu kvalitāte ir tiešām augstā līmenī. Par rezultātiem. Es gribētu teikt, ka te ir varbūt 3 cilvēki, kas varētu būt top 16. Bet šobrīd, protams, neredz tik tālu, man to arī nevajag redzēt. Negribu zināt, cik tur plus mīnus visiem pārējiem, bet manuprāt, tas liek visi karās augšā. Es šobrīd neesmu vēl tādu situāciju noķēris, kas ir pozitīvā lieta. Arī bija 170 spēle, bet paša vainas kļūst pēc aizlikt garām. Tāpēc būtu 190, viss būtu kārtībā. Tāpēc pagaidām es par sevi esmu ļoti priecīgs. Vienu brīdi mēs skatījāmies, rezultāts tev bija pāri 200 vidējais, un tu esi vienīgais, kas to esi sasniedzis šodien. Jo tev bija ļoti veiksmīgs 200 spēles. Tad es skatījos, ka ir čupiņa, kādi 3-4 cilvēki 190 rezultātu vidējo, un tad ir bāriņš ar 180, un zem tā 180 jau ir viss, kas ir ārpus kritikas. Jā. Tāda tās kopējā aina mums šodien raugās. Protams, sāk pirmo spēli tik labi. Es negaidīju pats no savas puses. Pēc 2 spēlēm bija, man liekas, 224 vidējais un kaut kas tāds. Tas ir tiešām ļoti daudz pret Latvijas čempionātu. Bet izsali priekšā. Nevaram neko pateikt. Varbūt ar maniem, varbūt kas man šobrīd ir kaut 197 vidējais. Varbūt es esmu kaut top 4 beigās, par ko var zināt. Jā, labi, veiksmi. Paldies.